septembris ir atkal sācies jaunais mācību gads. Mēs visi satiekamies šeit. Tik mazliet savādāki nekā bijām, par gadu vecāki un prātīgāki. Sveiciens visiem klātesošiem Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas gadskārtējos Ābolu gudrības svētkos. Labdien, kolēģi! Labdien, studenti! Pirmais kurs! Labrīt! Labrīt! Paldies par tik jauku atpakaļ sveicināšanos. Jā, šie ir gudrības Ābolu svētki, un mums ir maza vēsture gudrības Ābolu svētkiem, jo pirms vairākiem gadiem mēs domājām, tur vienai universitātei tāda svētki, otram tāda svētki, dažādu slavenu personību vārdos nosaukti, bet mums ir tik daudz specialitāšu, ka nevarējām izvēlēties, kā vārdā saukt šos 1. septembra svētkus. Un tad personāla nodaļas vadītājai, varbūt, ka viņi ir te Baipas Krauce? Nav. Radās vienkārši izcila ideja, manuprāt, sauktos par gudrības Ābolu svētkiem. Nākamajā pavasarī mēs iestādījām gudrības ābelīti, pirmo, un rudenī jau bija pirmie 3 ābolīši. 2 ābolīšus mēs godīgi sadalījām mazās šķēlītēs pirmkursniekiem, lai no gudrība vairojas. 3. ābolīti pirms tam jau bija apēdusi saimniecības daļa. Bet tas nekas. Pagājušajā vasarā absolventi izdomāja, ka gudrības nekā nav par daudz un uzdāvināja mums otru ābelīti. Un tā jau tiešām ir jau arī ābolīši. Tātad ābolīši aug, gudrība vairojas un viss ir jūsu paša rokās. Ir jau tā, es parasti absolventiem pēdējā izlaiduma dienā saku, ka izglītība ir tā vērtība, kuru nevar neviens noņemt, ko nevar nozagt, ko nevar pazaudēt, jo tu esi mācījies un esi kaut ko apguvis, tad tu arī vari likt lietā. Bet droši vien, ka ir jārunā arī par atbildību, jo studiju laiks ir jauks laiks, dažreiz arī jautrs laiks, bet tas ir arī atbildības laiks. Jūs esat atbildīgi saviem vecākiem, radiniekiem, kuri liek lielas cerības uz to, ka jūs būsiet ļoti jauki speciālisti un strādāsiet čakli. Jūs esat atbildīgi paši pret sevi, jo jūs taču esat apņēmušies iegūt kādu specialitāti, būt normāli izglītoti, kvalificēti speciālisti. Un pat lielāka atbildība tā tomēr ir pret mūsu valsti. Jo arī mana paudze, mēs ļoti ceram, ka jūs būsiet tie, kas mūsu valsti tālāk vadīs, valdīs, organizēs, ka mūsu mazbērniem būs ļoti jauki skolotāji, vadītāji un psihologi, dejotāji, dziedātāji, mūzikas instrumentus mācīs spēlēt. Nu, lūk, tā ir tāda nopietna atbildība. Es ļoti aicinu jūs nepamest studijas, tā kā tagad esat sākuši, tā arī izturēt līdz pašam galam. Un tad jau viss ies tā, kā tam vajadzētu notikt. Vispirms man ir 2 vistiešākās palīdzes, tās ir prorektores. Lūdzu, abas profesores, profesora Daina Voita un profesora Rīta Spalva pateiks, par ko katra atbild. Es esmu inovāciju un attīstības prorektora, un tāpat kā mūsu rektori teica, nāciet ar idejām, ar domām, nebaidieties no vārda zinātne, nebaidieties no vārda attīstība, nebaidieties no vārda pētniecība. Un tad nākiet arī pa manā kabinetūrī, arī, es teikšu, vistrakāko, visdūlāko ideju, jūs vienmēr būsiet gaidīt. Tikai kopā mēs kaut ko risīt. Paldies jums! Jau tagad es saku paldies! Viens tāds neinteresantākā puses, tāpēc, ka atbildu par studijām, tur viss ir diezgan konservatīvi, kā jūs zināt. Un galvenais, kad studijas noris labi, manā kabinetā neviens nenāk. Ko līdz kādas problēmas, tā man būs tiek virināts. Tad, ko es jums novēlētu? Vai nesapratāt? Vai es tu otrādu? Tad notiek problēma testēt. Bet katrā ziņā ļoti priecīgi, ka mums šogad ir daudz studējošo, vairāk nekā citus gadus. Tas nozīmē, ka jūs mums uzticaties un paldies par to. Laimīgi jums!
vadības fakultāte. Dekāni kaut ko teikt. Un lai šis gads mums būtu veiksmīgs un panākumiem bagāts. Un viņš tāds būs tikai tāpēc vien, ka mums ir jauni studenti, ka studenti budžeta grupās ir pilnīgi visi uzņemti, budžeta vietas ir aizpildītas. Es apsveicu jūs visus Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas pedagoģijas fakultātē. Kopš zinām laika mums ir tikai divas, toties lielas fakultātes. Otra ir sociālo zinātņu fakultāte. Lūdzu, dekāni. Elmārs Vēbers, filozofijas doktors. Apsveicu jūs jaunajā studiju gadā. Sociālo zinātņu fakultāte, tas nozīmē psiholoģijas studentu grupas. Vadības virzienām ir divi galvenie virzieni. Vadība tādā klasiskā izpratnē, proti uzņēmējdarbība, un arī izglītības vadības virziens, to pārstāv vienu maģistra programmu. Tur šogad arī ļoti labi kontaktēt. Paldies jums un veiksmīgi jaunādā. Cik jauki mums ir docētāji. Mums būs tikpat jauki studenti un vairāk man te nav ko pakavēties. Visu labu!